Nauris Agafonovs, Latvijas un Baltijas čempions. Kā tas skan? Skan skaisti, skan mazliet neticami īstenībā, mazliet neticami. Man liekas, vispār gads kopumā mana fortūna un viss kaut kas, man liekas, ir stāvējis klāt, pareizie lēmumi īstajos brīžos, kaut kur varbūt satrakojos un patrakoju un aizgāju all-inā, kaut kur biju piesardzīgs un beigās tas viss tā kā puzlīt salikās kopā. Skan skaisti. Vai ne? Jā, katrā ziņā mēs no komandas puses arī esam ļoti gandarīti ar tavu sniegumu. Tas bija pārliecinošs, vai ne? Iedot kaut kādu, teiksim tā, es jau zinu apmēram tavs mērķis nākamam gadam, vismaz ABC tu vairs nebrauksi, tāpēc es gribētu, lai tu iedot kaut kādu messageu tiem, kas taisās braukt un varbūt izskata to kā ABC, vienkārši iedot kaut kādu savu vērtējumu par ABC klasi. Man liekas, vispārībā ideja par ABC ir savā būtībā optimāla autošosejas karjeras tādai hobija sākšanai, kā kurš to vēlās nosaukt. Man liekas, vispārībā paši noteikumi kā tādi, visa seriāla uzbūve, ar informāciju var iepazīties atsevišķi, protams, un mazliet saprast, kāda tā ir, bet seriāls uzbūvēts, lai būtu iespēja mācīties braukt. Un apstākļi tam arī, principā pakārtot. Man pašam pirms 2 gadiem es vispār nezināju vēl, kas ir ABC. Es vienkārši ielicu braucošā vilcienā. Protams, bija varbūt maza bāzīte. Es iesaku arī īstenībā trenēties, ir daudz iespējas trenēties. Tas pats kaut kāds hobija kartings, jebkāds, tas viss palīdz, simulators, jebkas palīdz. Un jo vairāk apļus nobrauksiet, jo ātrāk būsiet. Un ABC ar kaut kādu elementāru bāzīti var lekt iekšā un tad jau skatīties. Kā es saku, ir braucējs vai nav braucējs. Superīgi. Es tev neprasīšu par nākamā gada plāniem, bet tas, ko es gribu tev pateikt, es gribu tev novēlēt, lai tu turpini. Jo mēs redzam tevī potenciālu, tu vari braukt jebkādā veidā, tu ar to visu tiks galā. Tāpēc pastāst man savu, varbūt tādu spilgtāko atmiņu no šīs sezonas. Spilgtākā atmiņa no šīs sezonas īstenībā šodien, kad nobraucu otro braucienu. Pēc pirmā brauciena jau bija skaidrs, ka Latvijas čempiona tituls ir sakārtots. Pēc es zinu, kāpēc bija tāda sajūta, ka jāpabeidz ir tā kā uz maksimāli pozitīvas nots un gribējās ļoti arī otro braucienu vinēt. Un startējot no pēdējās vietas, man bišķiņ māca šaubas, vai es varēšu izsisties cauri. Un tad es tā atceros, ka es šogad vinēju pirmo gonku un pēdējo gonku, un es neatceros, kas bija pa vidu. Tas nav tik svarīgi, ka bija vēl viena uzvara, bet jebkurā gadījumā, tas, kas sāku ar uzvaru, beidzu ar uzvaru, tas, kas notiek dažreiz pa vidu, tas nav tik būtiski. Galvenais skatīties uz to kopējo bildi un nekad nenokārt galvu. Un bija brīži, kad varbūt likās, ka kaut kas nesanāk, vai nebūs tā kā plānots, bet kopumā redz, skaties uz mēķi un soļo. Mēs tev apsveicam un paldies tev liels. Paldies. Paldies visiem. Agafonovs, Andris Mīsiņš un Artūrs Ločs. Uzreiz tam, kam vaļā tas šauj. Aiziet. 3, 2, 1. Šitā bieži negadās.